Esiet sveicināti jūsu mājās ēterā Kuldīgas novada vēstis, un šoreiz runāsim par diviem pasākumiem, kas pavisam drīz notiks Kuldīgā – taku skrējiens Stirnubūks un grila festivāls. Uz sarunu esmu aicinājusi taku skrējiena organizatoru Rimantu Liepiņu un grila festivāla radošo režisoru Vivitu Leismanu. Labdien! 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 Grila festivāls Latvijā ir jau pirmo reizi. Kāpēc nonācāt līdz Latvijai? Un Kuldīgai? Jā, līdz Kuldīgai nonācām uzreiz jau pasakot, ka esmu pat no Kuldīgas un, protams, gribētos šo atklāšanu taisīt tieši Kuldīgā, manā mīļajā pilsētā. Un kā mēs nonācām, vienkārši mūsu kaimiņiem, Lietuviem un Igauniem jau 16 gadus, jau pat vairāk ir grila festivāls, un tad mēs domājam, kāpēc gan ne Latvijā arī, jo, vasarā taču, ko mēs darām, vienmēr pie griliem esam, un kāpēc gan neuztaisīt mums Latvijā gan šo grilēšanas meistarklasi un visādi šovus, un kāpēc gan neuztaisīt arī sacensības savstarpēji. Tā radās šī ideja, un mēs šovasar būsim gan Kuldīgā, gan arī citās pilsētās. Nedaudz jau ieskicējāt, kas tur būs. Kas tad ir gaidāms šajā grila festivālā? Ļoti daudz tādas lietas, un tāpēc cilvēki laipni aicināti jau no 12. Kuldīgas pilsētas estrādē. Būs gan meistarklases no Rīgas šefpavāriem, kā Ilmārs Ladiks un arī citi cilvēki. Būs arī no kaimiņu valstīm atbraukuši Lietuvi un Igauni, kas arī savstarpēji tur cīnās, bet viņi būs žūrijas locekļi, jo tā galvenā doma ir tāda, ka jebkurš cilvēks var būt grilētājs, viņš var izveidot savu komandu, atnākt, mēs nodrošinām visus grilus un visu, ko var uzgrilēt, ir sacensība, ir meistarklase, ir arī grilu šovu programma. Un vairāk meistarklasēs šie cilvēki un arī šefpavāri centīsies parādīt to, ka uz grila var arī pat deserts taisīt. Jā, mēs esam pieraduši varbūt tikai gaļiņu uzcept, bet arī var deserts taisīt, kā pareizi uzgrilēt, lai tas nav baigi taukains, vai tas nav tā, ka līdz oglītei sadedzis tāda izglītojoša un radoša aktivitāte visu dienas garumā pilsētas estrādē būs, jā. Kā atnākušie skatītāji varēs iesaistīties? Viņi var pirmkārt jau skatīties. Iemēģināt arī roku. Iemēģināt arī roku. Tā būs tā grilēšanas sacensība, pie kuras var pieteikties grilēšanas mājaslapām, jo mēs ar grilēšanas apvienību esam šo visu projektu izveidojuši, un viņi ir tie galvenie, kas to visu bija. Tā kā cilvēki ieiet mājaslapā grilēšana.lv vai Sunny Frog, kas ir šis vasaras projekts, mūsējais oficiālais nosaukums, un var pieteikties un tad Kuldīgā jau startēt un iemēģināt roku. Jo mums ir dažādas disciplīnas, kuldīdznieks pret rīdzinieku, tur dāmas pret puišiem, jā, un visādas interesantas lietas, tā kā var nākt baudīt, var vērot, un pat var arī ar saviem draugiem nākt un reāli piedalīties sacensībās. Protams, dāvanā būs visādas grilēšanas lietas no mūsu atbalstītājiem. Bet šī nav vienīgā vieta, kur notiks šāds grila festivāls. Mums būs arī jūras svētkos Ventspilī 9. datumā, un tad, protams, tas tāds tikai grilēšana. Kuldīgā mums ir gan grilēšana, gan šī vakardaļa, kad ir pārtī daļa, ko es vairāk organizēju un režisējuši visus DJs un dejotājus un grupas. Un tad, protams, mēs esam Valmierā. Mums ir Valmierā 30. jūlijā, un 20. augustā mēs noslēdzam šo grilēšanas maratonu Jēkabpilī. Droši vien izvērtēsiet, kā tad tas viss būs noticis, un vai šis ir jau tāds arī nākamgad plānots pasākums? Jā, mēs tā arī ar visām pilsētām, ar ko esam uzsākuši sarunas, un šogad arī vienojušās par šo pasākumu, arī vienojamies to, ka mums jātiek līdz tiem igauņiem, lietuviešiem un visiem pārējiem, un kad noteikti mēs turpinām šo arī nākamo gadu. Šogad, protams, pirmais gads visi iepazīstās un saprot, kas tāds ir, un vispār iepazīstās, kad vispār ir tāda grilēšanas kustība vai kultūra, ja? Un mūsu mērķis ir mācīt cilvēkiem pareizi to gatavot, un lai tas tiešām nav oglīti, ko tu apēd, bet tiešām labi pagatavot ēdiens. Un, protams, tas ir projekts uz vairākiem gadiem, un latvieši ir gaļēdāji, tas ir skaidrs. Bet arī var visu kaut ko citu uzgrilēt, un tas mūsu mērķis ir arī nākamo gadu braukt uz citām pilsētām, bet ar Kuldīgu jau ir vienojušies Kuldīgā katru gadu atbraukšu šo pasākumu, kā izstrādes atklāšanas svētkus. Tā kā, jā, ja šogad varbūt nāks skatīties un paskatīties, kā tur citiem iet un kā tur kas, tad nākamo gadu droši var sadošoties un pieteikt savu dalību meistarklasē un sacensībās. Un pasākums notiek jau 18. jūnijā. 18. jūnijā Kuldīgas pilsētas estrādē jau no 12. Visi laipni aicināti ar ģimenēm, ar bērniem, ar
ar suņiem, kaķiem, ar visiem nāciet, jā, atpūšamies kopā, iemācamies kaut ko jaunu un uzgrilējam kaut ko garšīgu sev un citiem. Savukārt 25. jūnijas arī plaši daudz cilvēki brauks uz Kuldīgu. Ir taku orientēšanās Stirnubuks, kas notiek 2. gadu. Orientēšanās nebūs gadu. Taku skrējiens, jā. Jā. Kas tad ir šis taku skrējiens? Varbūt paraksturojiet drusciņi, kas tad tās ir? Taku skrējiens ir skriešanas sacensības, bet tikai cilvēkiem ļoti ierasts ir, ka cilvēks skrien pilsētu vidē pa asfaltu, un tas viss ir ļoti forši. Pats esmu piedalījies Kuldīgas pusmaratonā, un tas viss ir ļoti apsveicami, bet Latvija mums ir ļoti skaista, un bieži vien cilvēki neaiziet tālāk par to savu ierasto vidi. Viņi baidās no meža, un tas, ko mēs kā taku skriešanas organizētāji aicinām, mudinam, ieiet cilvēkus ieskriet mežā un paskatīties uz to no malas, skrienot, izbaudot, izskrienot Latvijas skaistākās, ainaviskākās vietas. Tāds tas mūsu mērķis, jā. Cik tad šogad ir tie posmi, cik skaistākās ainaviskās vietas tiks izskrietas? Šogad mums ir 7 posmi. Paratam jau kādā posmā arī kāds no mūsējiem orientējas, jo viņš nepamana marķējumu un aizskan kaut kur greizi, bet pamatā trases ir ļoti labi nomarķētas, un sekojot šiem marķējumiem cilvēki parasti nemaldās, un tas arī viņus, vada cauri šīm ainaviskajām vietām. Mums bija Gaujas Nacionālais parks, Riekstkalns, tie jau bija 2 skrējieni, kas notikuši, un šobrīd nākamais, protams, gaidāmais ir Ventas ielais Stirnubuks, tad sekos Tallas Pauguraine, Āžu kalns Pietukumā un Mākoņkalns Rēzgans pusē un Beverīnas pilskalns Valmieras pusē. Jā. Bet man tā liekas, ka kuldīdzniekiem šīs 2 nedēļas jūnijā būs ļoti, ļoti smagas, jo ir pamatīgi pieēst vēderi grilēšanas festivālā. Pa vidu ir jālūra futene, tas nozīmē, ka futene bez alus un atkal futene ir katru vakaru, un tad ir Līgo svētki. Tā kā es domāju, ka 25. jūnijas būs pašā laikā, kad tos vēderus izpurināt un ieiet mežā, paskatīties uz Kuldīgas apkārtni no cita skatu punkta. Un jums ir Riežupe, jums ir Veldes upīte un ir 3 rumbas, un kam mēs skriesim garām. Tā ir tāda lieliska iespēja varbūt tiem, kas vairāk dzīvo pa pilsētu. Ir jau cilvēki, kas tajā mežā nebaidās un paši dodās, gan orientējās, gan skrien un tā, bet ir tāda liela sabiedrības daļa, kas varbūt ir jāpamudina, kuriem ir jāpalīdz. Tāpēc mēs esam šeit izpurināt vēderus, galvas izveidināt un lai 25. atkal pēc tam mazliet paballētu vakarā pilsētas dārzā. Nedaudz jau ieskicējāt, ko tad šajā Kuldīgas posmā varbūt vēl kaut kas ir tāds, pa kurien vīsies šī trasība? Kur tad viņi var rīties, ja ne pāri vecajām tiltām, lai apskatītu slaveno Eiropā platāko Ventas rumbu. Tas ir tas lielākais āķis, kas dēļ kā brauc arī gana daudz skrēja no ārzemēm. Gan no Norvēģijas, gan Dānijas, gan Lietuvas, Igaunijas, tāpat tās arī pat pāris amerikāņi būs. Tā kā tās sacensības ir tādas, mēs cenšamies parādīt to, kas Latvijā ir viskaistākais. Un kuldīdzniekiem jums ir ar ko lepoties, jums ir šī skaistā vecpilsēta, jums ir Ventas rumba, ko visi zina, varbūt ir Riežupas dabas parks, kurš tiek, tur cilvēki līdz Riežupas salām aizbrauc, bet pats Riežupas dabas parks ir ļoti skaists, tāpat Ventas ielais, tur gan ir daudz dažādu dabas liegumu, kuriem mēs iesim ar līkumu, jo tas, kas ir jāsargā, bet visu to prātīgi ar aci apskatīt var un vajag. Un, man liekas, ja cilvēks iet mežā, viņš arī par to mežu daudz saudzīgāk izturās. Un ja tu tajā mežā netiec ielaists, tad arī par to mežu izturies kā tādu svešķermeni. Tas foršais, un Kuldīgas posms varbūt raksturīgs, ja mums tie taku skrējieni pārsvarā tādās ļoti kalnainās vidēs un Siguldas respektīvi pilsētas trases mums posms gāja, tur, kur kalnu slēpošanas trases vai tam līdzīgi Latvijas pauguri, tad Kuldīgas posms, kā jau pēc Jāņiem, viņš būs relatīvi visgludākais, līdzenākais. Un lai tos cilvēkus mēs mazāk mocītu pēc šiem visiem grila tusiņiem, un kas visi ir forši. Es pats noteikti arī aiziešu uz grila tusiņu, jo es tepat marķēšu trases noteikti. Būšu klāt kā likts. Ar komandu. Ar komandu, jā. Dzirdēju jau, ka arī ārzemnieki brauc uz šo taku skrējienu piedalīties. Kas piedalās profesionāli, amatieri vai jebkurš, kurš vēlas? Tainā gada čempions ir kuldīdznieks Kristaps Bērziņš mūsu seriālā. Vai viņš ir profesionāls? Es domāju, ka nē, bet tas, ka viņš ir nenoķerams un sasodīts žigls, tas gan ir fakts, bet ir kaut kādi procenti, 10–15, kas tiešām skrien uz to rezultātu, jo mums sacensības tiek vērtētas arī kopvērtējumā. Un katra mača ir kā atsevišķa mača, bet var piedalīties arī seriāla kopvērtējumā. Tad es domāju, ka 15–20% ir tie, kas
kapā un varbūt neredz to, kas ir apkārt, jo viņiem ir acīs sviedri. Un tad atlikušie 70–80% ir tie baudītāji. Mums ir soļotāji, nojotāji, tāds, kas pavadiņā ar savu sunīti skrien nopakaļ un kas nestraucās par to laiku. Ja Kristaps skries trasi 2 stundas, tad noteikti būs vismaz, 50 cilvēki, kas to darīs 5 stundas. Un beigās viņi tiksies pilsētas dārzā, visi vienā kopējā tusiņā, un tad arī iedīs kādu grilu varbūt. Cik tad tā trasa ir gara? Ir 5 dažādas distances. Ir sākot Susuri, mums vismazākie, tas ir nepilns kilometrs, kas skries turpat pilsētas dārza apkārtnē. Tad ir Vāverītes, kurš, diemžēl, arī netiks līdz mežam, jo viņa distances ir 5 kilometri, tie tādi skrēja iesācēji. Nu, tad ir žiglie zaķi, kur skries 13 kilometrus, kur tiks līdz Riežupas upītei un atpakaļ līdz Riežupas salām, gan arī aizskries. Tad ir stirnubuki, kas skries 20 kilometrus, un tad ir visi izturīgākie lūši, kas skrien 30 kilometrus. Tā kā ir dažādas distances, es domāju, ka jebkurš var atrast kaut ko sev piemērot. Un nosaukt sev kādā foršā vārdā. jā, pilnīgi noteikti, jo katrai distancei ir savas medaļas, un medaļas cilvēkiem, mūsu medaļas ir tādas, kas cilvēkiem arī tiešām patīk, un viņi tās ir godam nopelnījuši. Nereti ir tā, ka distancē man draugi paziņas saka, sasodīts, jūs esat maitis. Tā kalnā rāpos, jūs tiešām esat maitis, bet viņš atskrien mājās, viņš ir pārgurs, bet viņš ir laimīgs. Un tas ir tas, ko mēs gribam panākt, kad cilvēkam ir bišķiņ tā, viņš ir bišķiņ jāpamoca, jo mēs visi esam slinki, un ja kāds no malas jūs nepamocīs, tad diez vai mēs paši tā baigi, jā. Kā ir, ja salīdzina ar iepriekšējo gadu, ir tā tendence, ka pieaug tie dalībnieki interesējas vairāk? Godīgi sakot, taku skrējienu pasaulē saucamie traili ir ļoti daudz un populāri, bet mums bija atbraucis uz Riekskalnu viens amerikānis, kas Amerikā daudz ir skrējis, tāds pieredzējis taku skrējis, un tas, par ko viņš bija šokā, kad mums startē apmēram 2000 dalībnieki katrā posmā, un tas, ko viņš teica Amerikā pat lielajos mačos, viņiem ir kalni, viņiem tiešām ir pasakaini tās sacensības, bet tur startē pāris 100 dalībnieki, tie 300, 400, 500, un tādu cilvēku masu viņš nebija redzējis. Un tas, kas viņus pārsteidz, kas viņiem patīk, un jo mēs jau varam lepoties, mums nav kalnu, mums ir pauguri vai gravas, vai pat Siguldā mēs nevaram tos lepošanas kalnu nosaukt īsti par kalnu, vai ne? Bet mums ir sava daba, ko mēs varam parādīt, un tā ir tā specifika, un tā ir tā skaistās lietas, un rumba cilvēkiem patīk, kuldīgi patīk, tāpēc mēs esam šeit, un čempions arī nāk no šejienes. Jā, tad vēlreiz precizēsim, tātad 25. jūnijā, kad tad tiek gaidīti visi skrēji? 25. jūnijā mēs gaidām visas sacensību norises centrā pilsētas dārzā. Tie, kas nav pieteikušies saulaicīgi, tie to var izdarīt arī pēdējā dienā, turpat sacensību norises teritorijā. Tad starts ir no 10:00, kad startēs mazie susuri. Tad sāks startēt mazie susuri. Paldies par sarunu. Gaidīsim. Paldies, ka atnācāt, un paldies arī skatītājiem, un ar jums jau tiksimies mēs pēc nedēļas. Paldies. Paldies.